Pret vēju es dziedāju pavēju gavilēju. Pret vēju es dziedāju pavēju gavilēju, gavilēju. Vējš manu balsu nesa paša tautu sētiņēji. Vējš manu balsu nesa paša tautu sētiņēju. Suitu kultūra telpa ir ļoti spilgta, tradīcijām bagāta teritorija, kurā dzīvo kopiena, ko sauc par suitiem. Suiti ir katoļi, un varētu teikt tā, ka suitu kultūra telpas vēstures līkloči ir bijuši dažādi, bet būtisks pavērsiens, kas suitu šajā apdzīvotajā teritorijā ieviesa katoļu ticību, var uzskatīt 17. gadsimta vidus. Tas ir tas būtiskākais vēstures pagrieziens, kuru tad mēs suiti uzskatām par suitu kultūras pirmsākumu, kādu mēs šobrīd suitu kultūru ar šiem dažādiem elementiem, spilgtiem pazīstam. Un tie ir šie košie tautas tērpi, šī tradicionālā dziedāšana. Tās ir tradīcijas, ko mēs turpinām kopt jau kopš 17. gadsimta. Tā ir īpašā valoda, kas ir veidojusies lībiskā un kursiskā dialekta ietekmē. Tā, protams, ir katoļu baznīca, kuras ietekmē ir šeit miedarbojušās gan tautas tradīcijas, gan katoļu ticīgās tradīcijas, un tādā veidā arī veido šo unikālo kultūru telpu, diezgan noslēgtā vidē veidojusies, jo ikdienas tradīcijas ir bijušas tādas, kad suitu novada cilvēki nedrīkstēja precēties ar luterāņiem, nedrīkstēja veidot kontaktus, un šī noslēgtā vēsturiskā vieta saglabāja šīs unikālās tradīcijas jau nākamām paudzēm. Šobrīd suitu novadā ietilpst 3 pagasti, kuri ir sadalīti 2 novados. Kuldīgas novadā atrodas Alsungas un Gudenieku pagasts, un Ventspils novadā Jūrkalns pagasts. Tātad vēsturiskam suitu novadam ir arī izeja uz jūru, pie Baltijas jūras. Tātad ir Jūrkalns pagasts, ko suitos sauc par maģiem suitiem, savukārt Alsungas pagasta teritoriju vēsturiski sauc par dižajiem suitiem, un Gudenieku pagasta teritoriju un apdzīvoto vietu basi sauc par krētainajiem suitiem. Suiti ir pratuši šīs tradīcijas nodot no paudzes paudzē. Nevarētu teikt, ka tā būtu tā pilnīgi, ja, bet, protams, daļai ļoti, es domāju, dabīgā ceļā ir pārmantotas dažādas kulinārās tradīcijas. Tas ir tas vieglākais ceļš, varbūt, kas iet caur vēderu. Šodien parādīšu, kā tad cep mūsu suitu pusē mūsu sklandrausi. Tātad sklandrausim ir 3 galvenās sastāvdaļas. Tie ir rudzu milti, tie ir kartupeļi un tie ir burkāni. Tās ir tās pamatlietas. Es lieku rudzu miltiem klāt cūku taukus, tad drusku sāls un vistīrākais ūdens. Un tad mēs izveidojam masu, izveidojam tā pa vienkārši pa suitisko. Man mamma teica, uztājas raušiem tās apakšas. Ir šis noteikums, jā, tad mēs jau zinām, ka sklandrausim arī vai vienas no pirmajiem produktiem, vai no, ja ne pirmais, tad noteikti otrais, kam ir šis status GTI, garantēta tradicionālā īpatnība. Un tātad šis prasa, tā ir Eiropas regula jau, jā, tā kā mūsu sklandraus arī ir tic līdz Eiropai, regula ir, kad jābūt ir šīm 3 sastāvdaļām. Nedrīkst, piemēram, darīt tā, kad cep tikai ar burkānu vai tikai ar kartupeli. Protams, cept jau var un ēst arī var un nekas ļauns nenotiek, bet tad viņš neatbilst pēc receptūras nosaukuma sklandraus. Tad viņa nosaukuma aizsargā, recepti un nosaukuma aizsargā šis Eiropas status. Tad par nosaukumu sklandraus, tad ir papildu opcija
kas klandraus arī tai pašā Talsu pusē sauc par žograus, tas ir otrs nosaukums. Nu, tad jau pasaka vēl tādu variantu, tad jau vieglāk ir uzminēt, kāpēc klandraus. Nu, tātad žoks, maliņa, un suitos žogu veido ir taisa no tādām garām koku kārtīm, kuras sauc par sklandām. Un tad no turnies arī tas nosaukums, tas sklandraus, no tās maliņas, ja? Un tad mēs tagad arī mēģināsim uztaisīt to žoziņu. Sklandas gluži mēs nemeklēsim, mēs no šitā paša tās sklandas izveidosim. Nu, tad tāds viņš izskatās, tā formiņa, ja? Nu, pēc tā GTI ir arī noteikts līdz 10 līdz 15 centimetri diametrā. Tātad tagad par tām sastāvdaļām, ko mēs liekam iekšā. Ir ar visu mizu izvāra kartupeļus, nomizo un samaļ. Tas ir visātrākais variants, un tā visbiežāk arī darīja. Nu, tad liekam tagad visu kaut ko šitai lietai klāt, lai viņš būtu garšīgs. Jāpielē ir piens. Tad ir saldais krējums. Tad arī vajag drusku sāli, jo, lai garša ir. Tā, ķimenes, kausēts sviestiņš, kartupelim ļoti labi kausēts sviestiņš noder, lai viņš ir tāds valkanāks un mīkstāks. Un oliņas, lai viss tā lieta turas kopā. Tad to visu samaisam, tad redzam, cik mums ir biezs vai šķidrs sanācis, un tad drusku arī pieliek vēl baltos miltus. Tā, tagad burkānu masa, ja? Atkal vārīti samalti burkāni, bet varbūt arī svaigi, rīvēti vai samalti. Nu, tagad mēs pēc tās recepts ir apstiprināt cukurs. Tādā veidā, nu, mēs to cukuru tur ieliekam. Tas nu atkal tā. Nu, ko pildam tagad? Tātad liekam kartupeļmasu. Nu, droši var likt, kā es saku, 1:1. Ir versija, kad uz šitās kartupeļmasas neliek burkānu, bet liek saceptu speķīti ar sīpolu. Tad viņi nedrīkst saukt par sklandraus, ja? Viņi arī nedrīkst saukt par sklandraus, ja, teiksim, es tagad tikai iepildītu, ir saimnieces, kas tikai burkāns vien liek un cep no tādiem. Ir arī tādas, kas samājas abus kopā, burkāna kartupeli. Tad pilda, ja? Nu, tad nevar saukt par sklandraus, tad jāsauc burkānraus vai kaut kāds cits nosaukums jāizdomā. Es tā pa vienkāršu es uzkaisu ķimeni. Un tad, kad es izņemu no krāsnes, tad es drusku gan viņas ar to krējumu atdzīvinu. Bet es to daru tā, es vienkārši šaldam krējumam pielieku cukuriņu, samaisu ļodiņā vai krūzītē un ar rotiņu siltam pārsmērēju pāri. Nu tā, nu tāds tas raus tagad izskatās. Cepam mēs rausi, ja mēs elektriskā krāsnī cepam, tad mēs cepam uz 220 grādiem apmēram 40 minūtes, jo viņam ir kārtīgi jāsacepās tai maliņai. Nu, ja malkas krāsnī, nu tad jau mēs apmēram zinām, katra saimniece zina, kā viņa savu krāsni kurina, cik stipru. Un tas laiks jau arī tad redzams, kad jau paliek brūna tā maliņa te un mēram tas tā notiek pēc 35–40 minūtēm. Kam tie kalni, kam ielejas, kam zaļījos? Savukārt arī tautstarp darināšanas tradīcijas nav izzudušas nekad arī padomju laikos šeit suitos. Un pateicoties suitu un suitu draugu iniciatīvai, kad suiti gatavoja pieteikumu UNESCO, tautstarp darināšanas tradīcijas atzima ar ārkārtīgi lielu inerci. Mēs meklējām vecākās paaudzes pārstāvjus, lai jautātu viņiem par šīm tautstarp darināšanas tradīcijām, kādā veidā, jo tās zināšanas vecmāmiņas bija saglabājušas un viņas varēja nodot to jaunākām paaudzēm. Un tādā veidā arī tapam radošā darbnīca Austuve, kur vienkopis pulcējās gan vecākās paaudzes pārstāvus, gan arī jaunākās. Un šīs aušanas tradīcijas, ne tikai aušanas, arī citas tautstarp darināšanas tradīcijas sāka atdzimt un sākās pārmantošanas process. Nu, ja runā par suitu sieviešu tautstarpu,
tad noteikti būtu jārunā secīgi, kādā veidā tad terps tiek vilkts. Un viens no tādiem, kā teikt, apakšveļa sievām ir garais tunika veida krekls ar kuplām piedurknēm un ar rakstiainām aprocēm, kuras var būt gan baltā spodra izšuvumā, gan krāsainajā spodra izšuvumā. Virs krekla apkakles valkā grezno krādziņu. Suitos to sauc par grezno krādziņu, un greznam krādziņām ir dažādi veidi izšuvumi. Un tad suitu meitenes vai sievas velk bruņčus, vai suitos vēl sauc par lindrukiem. Lindruki suitu sievām ir sarafāna veida, jostas suitiem ir arī ar bagātīgiem rakstiem un vairāku veidu jostas, kuru pamatā ir gan balti audu diegi, velku diegi, gan dzeltenie velku diegi. Suitu sieviešu tautstarpā ir 3 veidu jakas. Šī melnā izšūtā vai ar pērlēm izšūtā ir greznā jaka, otrā no jaciņām ir sarkanā suitu jaciņa, arī vilnas jaka odrēta ar lina audumu un ar priekšpuses un piedurkņu dažādu lentīšu uzšuvumu. Un trešā jaciņa, kas ir suitu tautstarpā, ir vasaras jaciņa vai darba jaciņa, kur ir šūta no kokvilnas auduma, bet arī rotā lenšu uzšuvums. Jaciņas suitiem ir īsas, tūlīt beidzās zem krūšu daļas. Uzvelkot, lai var redzēt arī ļoti, ļoti skaisto jostiņu. Līdzīgi kā sievas, arī vīri valkā kreklus un lina kreklus. Suitu vīriem kreklu košums slēpjās izrakstītā apaklē. Suitu vīrieši velk vadmalas bikses, pārsvarā gaišas vadmalas bikses. Tad mūsu krājumā ir pavisam cienījams eksponāts, vairāk kā 100 gadus vecs suitu vīriešu apģērba gabals, ko suito sauc par bruslaku. Mūsdienās mēs viņu varētu dēvēt par žaketi vai īso mēteli. Virs bruslaka vīrieši liek jostu. Tā var būt ādas josta ar apkalumiem vai metāla josta, ko suita sauc par sleņģeni. Jā, suita vīrieši goda lieta ir kārtīgi cepura un cepura rotājumu. Tātad suitos vīriešu cepuru sauc par rateni. Tā izskatās šāda. Arī suitu vīrieši ir gribējuši rotāties. Cepurus rotu sauc par kranci, veidojot tādu apaļas formas rotājumu ar pušķīšiem galā. Tradicionālā dziedāšana, kā burdona dziedāšana, nekad nav izzudusi suitos, jo etnogrāfiskais ansamblis suitu sievas vai gudenieku suiti vai maģie suiti, šīs tradīcijas ir nepārtraukti kopuši. Pret vēju es dziedāju, pa vēju gavilēju. Pret vēju es dziedāju, pa vēju gavilēju, gavilēju. Suitim ir visraksturīgāks, tas ir burdona dziedājums. Nav jau viņš tikai viens vien, tie veidi jau ir pierakstīti. Jau pagājušā gadsimta jau pierakstīti ir kādi 100 vairāk varbūt te veidi. Bet viņi citam līdzīgi, bet 12 ir tādi diezgan atšķirīgi, un mēs viņus lietu un mums labi skan un tik patīk dziedāt. Jo tādi dziedājumi, taisni tā, kā mēs to dziedām, tā mēs te tikai suitos var, un ja mēģina kāds atdarināt, tad tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas kaut kāda varbūt saprašana no suiti viņam ir, bet tā skaņa nav tāda, tā kā suiti kā dzieda. Kam tie kalni, kam ielejas, kam zaļi ozoli? Kam tie kalni, kam ielejas, kam zaļi ozoli? Pat galvenā jau ir tā priekšdziedātāji. Saucēji vai, tur visā tie apzīmējumi ir. Bet daudz sarežģītāk ir tas, kas atlok.
Tas otrs, kas atkārto to tekstu, ko dzied priekšdziedātājs jau. Jo priekšdziedātājs var dziedāt, ko grib, un nevienmēr tas, kas atkārto, tas zina, ko priekšdziedātājs dziedās. Un tad tās pirmās rindas ir viegli paturēt prāti, bet, iemonās, un tad jau viss tas aiziet. Bet tā ir jāstrādā, mēs arī to daram, mēs cītīgi arī mācamies. Nevis tā, ka, gan jau mēs kaut kā nodziedās, un visiem patiks, kā suita dzied, un tā nav, un nē. Tas ir, apakšā ir kārtīgs darbs. Uzbalsīt vien palaidu jau ļautiņas brīnējās. Suita arī mainās, bet tās tās prasības, kādas ir suitim, tās nevar mainīt. Un tāpēc ir dziedājumi saglabājušies līdz mūsdienam, un viņi ļoti sulīgi un tādi, un viņi vajadzīgi ļoti. Un tas jau vien to norāda, ka, ja mēs varam sarīkot te uz vietas starptautiskos burdonu festivālus, kur brauc no ārvalstīm dažādu kolektīvu, un mums jau 6 burdonu festivāli tādi ir bijuši. Vairāk vai mazāk parādās atkal kāds jauns dziedātājs, kam tas viss interesē, jo te ar varu nav neviens vilkts iekšā, kam tas viss patīk, un tad turpina. Jā, mums ir jaunās meitenes, kas patreiz mācās, un kas stabili zina, un patiesībā mūsu ģimenes locekļi tāpat nāk talka, un mēs jebkurā brīdī varētu savākt kopi 20, 25, kas varētu dziedāt burdonu, un viss ir kārtībā. Kur tie suņi niknirēja, tur bija labi saimenieki. Kur tie suņi niknirēja, tur bija labi saimenieki, tur bija labi saimenieki. Jā, es tiešām gribētu akcentēt arī tos suitu pūliņus, domāt par to, kādā veidā šīs tradīcijas, par tām runāt, par tām mācīt, par tām rādīt tieši jaunākai paaudzei. Un bērnu dārzā pirmskolas izglītības iestādē ir bērniņiem ir darba burtnīciņas, kurās tad visā gada garumā iziet cauri gada ritumam saistībā ar suitu tradīcijām un parašām un ar suitu valodiņu, integrējot suitu valodu, suitu izloksni. Līdzīgi ir arī skolā no 4. līdz 6. klasē fakultatīvi noteikti suitu novada mācība. Bērni mūsu telpās, kā radošā darbnīca Austuve un Ķēķis, ir diezgan bieži viesi. Un mēs cenšamies iepazīstināt ar tradīciju, kā top tautsdarbs, vai arī kā top sklandrauši, kā cep maizīti un tā tālāk. Cintu roku pie kabatas